Skaidrs. Skaidrs. Gatavojoties. Diētā. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Diētā. Ir. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Atcerieties! No! Diētā. Ir. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Atcerieties! No! Diētā. Ir. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Sezonai? Atcerieties! No! Diētā. Ir. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Sezonai? Atcerieties! Kā? Labākās no visām! Diētā. Ir. Skaidrs. Gatavojoties. Pludmales. Sezonai? Atcerieties! Kā? Labākā no visām! Diētā. Ir. Iemīlēšanās. Gatavojoties. Pludmales. Sezonai? Atcerieties! Kā? Labākā no visām! Diētā. Ir. Iemīlēšanās. Skaidrs. Cerējām uz dažiem jā, ka ir skaidrs. Bet tieši tā, mēs jūs jau sen esam iemīlējuši improvizāciju šovas Spiediens skatītājs. Šovakar burtiski elektrizētā gaisotnē sezonas noslēgums. Lielisku sezonu jūs aizvadījāt sēžot šajā zālē. Mēs centāmies priecēt jūs šovakar, darīsim to pašu vēl vairāk. Visu šo sezonu es šovu sāku ar vārdiem, kurus arī šovakar atgādināšu. Improvizācijas šovs Spiediens sastāv no sīkām kodolīgām etīdēm, kas pirms tam nav iestudēts. Visi dialogi, kas radīsies šeit uz skatuves, radīsies šajā pašā momentā, balstoties uz jūsu ieteikumiem. Esiet aktīvi, jūs veidojat šo šovu. Improvizācijas šovs Spiediens ir bez cenzūras, radīts jūsu labsajūtai. Un tagad šī zāles puse, jūsu uzmanība šim ekrānam, šī zāles puse, jūsu uzmanība šim ekrānam. Action! Paldies! Un šovakar uz šīs skatuves jūs priecēs Oskars Kozlovskis, slavēties! Līga Turtiņa! Kaspars Kreidaks! Juris Kozlovskis! Sanda Aleknaviča! Un Krišjānis Kaune! Un šo šovu mēs sāksim ar etīdi, kurā piedalīsies visi Spiediena dalībnieki. Tas notiek tā, Oskars paņem Juri un ieliek kādā interesantā pozā, savukārt Līga Sandu izloka kādā dīvainā un interesantā pozā. Mēs to visu vērojam un sākam domāt, kur būtu dīvaini, ja šādi divi cilvēki atrastos šādās pozās. Kas tā būtu par vietu? Jūsu ierosinājums. Pirts, pludmale. Paliksim pie pludmales. Tātad Juris un Sanda etīdi sāks pludmalē, izejot no šādām pozām. Jebkurā brīdī cits aktieris var sasist plaustas, tādējādi apturot etīdi un kādu vai abus aktierus nomainot, ieņemot tās pašas pozas. Un tad jau etīdi sāksies citā vietā, citā laikā, citā situācijā. Etīdes mēs šeit sākam ar skaļu 3, 2, 1 aiziet. Visi kopā iztīra brīklis un bļaujām. 3, 2, 1 aiziet! Niedzīgi tie nudisti. Kāpēc tur sastājušies, kādu kā imbo-bab tagad spēlē? Pa gabalu izskatās, ka es viņas ķeru rociņā. Drausmīgi vecs, bet es domāju, gribētu būt balerīna. Nu, nāciet, tad visus vēlmi, pēdējā vēlme. Kā man tas? Nopietni, viens balzāmiņš. Un uz visiem pie tam. Es taču tev nemelotu. Es taču neskaitīju. Vai, nē.
Es varu ārā acis, es ceru, ka tu man nečamdīji, kamēr man bija ciet. Es jums saku, tas nebija es. Tad tas bija es, nav citu variantu. Vainīgs policists Tad es pilsētā. drīkst paņemt. Tas ir mans bērns un tā ir sieva, un kāpēc es neesmu līdzīgs bērnam? Šītas sienas pulkstenis man ir novecojis, jo haidī. Dzēgus arī nelien ārā. Dzēgultei nosim vēl laiku, vēl vakars tik tagad sācies. Bet pie mums uz skatuves jūsu aplausu pavadībā jau kāpja Andris Kleiberfelds! Pasaules stundu vajadzīgi, lai uzskaitītu visus viņa labos darbus. Liels prieks tev redzēt uz mūsu skatuves improvizācijas šovā Spiediens. Tu savas dzīves laikā esi spējis kaut kā, es gribētu zināt, kā saglabāt to, ka tu nemitīgi esi aktuāls, tu visu laiku esi topā. Kā tev tas izdevies? Jau sākās jau. Sapratā. Paldies par atklātību. Man uzreiz tad nākamais jautājums rodas. Ir kaut kas tāds, kas tev besina? Ok, sapratām. Nu ko, sākam improvizācijas etīdes. Andri, tev pirmo piedāvāsim nospēlēt ar Juri un Oskaru. Šajā etīdē tev ar Juri būs jāsaģērģis lūk šajā lielajā kreklā, kas indiktēs to, ka jūs esat viens vesels cilvēks. Oskars savukārt etīdē būs runās. Man jau tā liels. Tev jau tā liels. Skatītāji, es saku kaimiņš, kas jums pirmā asociācija, kas iešaujas prātā? Mūzika, bise. Bise, paliksim pie bises. Tā jau, kaimiņi. Jūsu ieteikums šai etīdē ir bise. Un jūsu uzdevums ir šajā etīdē runāt vienā balsī. Jūs esat viens vesels cilvēks, jūs runājat vienā balsī. Ir skaidrs? Skaidrs. Ļoti labi. Ieteikums etīdē bise. Sākām mēs ar 3, 2, 1, aiziet! Sveiki! Sveiki! Atnācāt piegādāties ieroci? Nē, man jau ir. Tad noteikti pēc patrona. Jā! Dodiet man par brīvu! Tā, rokas grāmata. Ko darīt ar cilvēkiem, kas šauj tuvu pie auss? Vai jūs zināt, kas ir caurulis? Nu tad kā būs par to brīvo? Labi. Nezinu, kas ir caurums, bet ar vienu noteikumu es jums iedošu patrons, ja jūs man pateiksiet, kas ir caurums. Caurums ir caurē. Jā. Caurums ir caurs, ja? Jā, jums jau viens ir. Nu jā, bet par to jau varbūt nerunāsim, jo mums jau stāv rinda. Jā. Rinda, rinda, ai, ai, ai. Mēs viņus nošausim. Ja jums ir vajadzīgs patrons par brīvu, sarunājiet ar Andri, ļoti aiziet veikalu. Iedos. Andris tika veiksmīgi izdzerts. Paldies! Paldies! Mēs tev vēl gaidīsim atpakaļ. Neaizmūc tālu. Andri. Oskar. Krišāna. Sēdi. Atvēro. Tā. Kāds apskatās, lai viņi dzirdē, ka es jums pabļauju, lai nāk atpakaļ. Tas, ko aktieri darīs, viņi etīdes laikā iepīs jūsu dotās frāzes savos dialogos. Samaisam viņas pa zāli. Mums atliek vien noskaidrot, kur notiks darbība šajā etīdē. Iedosim Krišāni profesiju.
Pieņemsim ēnu vai sekotājs vai kurinātājs. Buldozeru vadītājs. Atbilstoši. Krišāns ir buldozeru vadītājs, un kā tā etīte tur rosīsies, to mēs tūdien redzēsim, jo mēs sākam skaitīt 3, 2, 1, aiziet! Sveiki, es visu dienu gaidu, nevaru vairs pagalmā iebraukt, tie pampaki jānolīdzina. Loģiski. Priekšējai mīkstais. Ne jau mašīnai ceļš viss netīrs. Rupuļains bedres viss, es domāju, jūs ar savu buldozeru varētu mazliet pielīdzināt, kā jūs arī buldozeristu valodā sakat, mēs vēl te visi ģirdzam riktīgi lipīgs, kā saka. Pareiz sākumā piķeli visu uzklāju, un tā jau viss ir lipīgs, jā? Ko piķeli? Piķeli, nu piķeli, es no talsim. Es atstāšu tikai tad, kad būs darbs padarīts, jo šitos iedo avāns pīvri un buldozers uz mājām. Tu man šito te pekstiņu runājāt, atzinu vienu frāzi zinu atmiņā. Ko tu tāds pūkains? Tu nezinu, mūsdienās maksācija ir īstenībā buldozeristiem ar atlaidē. Jā, bet es jau vēl neesmu buldozeris, tas esmu vienkārši zemnieks savā cūku kūtī. Labi, kā saka, ātrāk sāksim. Tu vēl te? Tieši manas lomas liet savā buldozerā. Ja kas es tev pēc tam ieliešu dīzeli, es pa lēto varu dabūt. Buldozerā pultu var muzāni ieslēgt, esi? Man ir krampji. Okay, bet Ne jau ķermenī, vienkārši te durvju krampīši visādi. Tu vari varbūt mēs varam kaut kādu barteru uztaisīt. Jā, varam, izskatās uz vienu pat ir iegravēts, jā? Kur ir Olga? Katrā kārtīgā lauksētā jābūt iegravētam, kur ir Olga. Veca mīlestība nerūs. Vēl joprojām par Olgu. Ļoti labi. Tagad tos 4 atstāj bišķiem. Paldies, paņemsim malā, lai mums... varbūt viņi noderēs nākamajās etītēs, var arī atstāt. Nākamo etīti spēlēs Kaspars un Sanda. Un viņiem palīdzēs ļoti skanīga mūziķu apvienība. Skaļi aplausi Very Cool People! Šo etīdi aktieri dziedās. Sandi ieņem pozīciju tai pusē, Kaspars šai pusē. Un lūk, kā tas notiks. Tiklīdz tiks izdziedāta frāze vai teikums, aktieris spērs soli tuvāk viens otram. Tad, kad viņi centrā satiksies, tad etīde arī beigsies. Cik ātri viņi kustēsies atkarīgs no viņiem, mums vien atliek iedot viņiem attiecības. Kas valda starp viņiem? Jūs ieteikums, kas starp viņiem valda? Kādas attiecības? Iekāre. Tātad vēl nav pazīstami, bet ir iekāre, ja? Labi, tas ir jūsu ieteikums etīdei. Sākam mēs ar skanīgu 3, 2, 1, aiziet! Es klauvēju, tu nedzirdēji, klauvēju maigi. Ienācu iekšā, ieraugu tevi un piesāksna baigi. Es esmu gatavs atdot ribu, tik ļoti es tevi gribu. Es tīrīju veļas skapīti. Šis piedāvājums man ir diezgan tāls. Es vienkārši ienācu pēc sāls. Bet mans labākais draugs ir māls. Respektīvi esmu neatzīts tēlnieks, un es gribētu tevi pārvērst. Tikai nedaudz pārvērst. Tavas krūtis izliet, es mazliet aizrāvos. Ai, es zinu, ka vīriešiem piemīt tāds niķis. Man viens draudziņš bija keramiķis. Viņš mani veidoja ik katru nakti. Un vēl tagad, dzirdot šo takti, neko. Kad saki neko, mani ārdās sauļa zirgi. Es ar vienu pieskārienu
Esmu jau iekūris pirti. Izskatās, ka tevī ādās nevis vienkārši bērnīši, bet es pat nezināju, ka šajā namā dzīvo vīrieši. Izrādās, ka tu nemaz neesi turaks, un tevī patiesi ādās kaut kāds rumaks. Es tagad, kā purinieks pilnās burās, es biju savā dzīvē apmaldījies daudzās durās. Es gribu beidzot mīlēt, man apnicis ir draugiem ellēt, stīlēt, vai tu būsi ar mani, manā jaunajā Dormeo atracī, vai tu būsi ar mani, vai tu būsi ar mani, vai tu būsi ar mani, vai tu amasi man pērdu. Vai, to es nevaru. Absolūti fantastiskā apvienībā, very cool people! Un solis ir Kaspars Brējaks, Samuels Kaujačā. Ja jums vajag kādās ballēs, kas padzied solo, kur divus var dabūt. Viņi gan nevāk uz vietas dziedāt, viņi staigās visu laiku par priekšu. Bet turpinām mēs ar četrinieku. Kaspars, Sanda, Krišjāns un Līga. Nostājieties lūdzu vidū kvadrātā. Četrstūri. Uztaisam četrstūri. Un šajā etīdē mums, es izstāstīšu noteikti, ieņemat pozīcijas, izdomājat beidzot. Fiksējat. Krišjānim un Sandai mēs iedosim darbības vietu. Kas jums saistās ar smagu darbu? Kāda vieta? Cirks? Stacijas laukums. Francijas laukums ir smagu darbu. Ja te būs smags darbs. Lai būtu Francijas laukums. Iefiltori, ja jūs domājat? Mums ir vajadzīga profesija. Taksists. Paldies. Kaspars taksists. Griežamies pa labi. Jebkādu teikumu, frāzi, pasakiet lūdzu. Šitais gultnis jāmaina. Līga, tas būs tavs pirmais teikums, kad tu tiks pie runāšanas. Šitais gultnis jāmaina. Atgriežamies sākuma pozīcijās. Esam atgriezušies stacijas laukumā, un es ik pa brīdim regulēšu pa labi vai pa kreisi, un šādi mainīšu etīdes gaitu. Sākam mēs ar ierasto skaļo 3, 2, 1, aiziet! Nu, tu negribi man atvainoties? Varētu jau vispār. Davai. Labi, piedod. Nē, piedod, tu vari teikt, ka tu neesi ieradies darbā, bet tas, kad man bija tavā vietā jāstrādā, tas ir normāli. Tas ir normāli. Zini, cik vagoni pagāja garām? Halo! Kas ir vieglāk? Strādāt vai paģirs lāpī? Abi, sarunājam tā. Nākamos 4 paņemt uz sevi. Okay. pakreisi. Nu jā. Šitas gultiņš jāmaina. Es gribēju teikt, pret gultiņš arī jāmaina. Visi 4? O, ko tu domāji, visi 2? Un kas tev liekas, kas bija? Labi, dušu. Vēl var darīt. Stēdos seškanti. Tā nav seškanti, tas ir krustiņš. Negribējies. Pakreisi. Pakreisi. Izklausīsies dīvaini, bet par stāvēšanu būs jāmaksā. Kuram? Man pāriniekam, kuram? Es jau maiņu beidzu, es esmu tagad brīvs cilvēks. Tad padās tūlīt paķeršu vienu maziņo. Tagad esi brīvs cilvēks, un kas tad ar tā ņuhu notika? Nu jā, viņš paslīdēja. Tā klausies, varbūt
sākam biznesinu kopā. Tu tagad tā dīvainos vārdos pateici, ka tu gribi ar mani kaut ko kopā? Nu, tā kā Es attiecīgi. ne tik dīvainos, cik ar akcentu bišķi. Bet to akcentu vajag izdauzīt tā kā guldnē ārā. Ko tu augsties? Nu, kas man vainas? Vienu pasaki! Vaina tev ir tikai viena. Džeks tagad bez darba stāv. Pakreisi. Vilciens uz Sanktpēterburgu atties 3:00. Lūdzu, ejiet projām, jo vēl ir 12. Paldies. Atvainojos, jums te nav kur manu stūri nolikt. Jā, protams. Es gribēju uzzināt, kas notiek ar to gaišmetaino, blondo, to īsu augumu, to, kas palgi runā, tāds Džeksons, kas strādā. Viņš man meitu ir aizvīlis, jau Haidī iedevis viņai kaut kādu akcentu. Ne, tas nevarētu būt viņš. Savu dzīvi neko nav aizvīlis. Jūs gribat teikt, ka es kļūdos pats savos tarifos? Kāpēc, lai es to teiktu? Ok, jūs kļūdaties pats savos tarifos. Bet, Jūs šo sarunu nu pat pacēlāt citā gaisotnē. jā, mums arī filmē. Pakreisi. Nu, normāli. Tu man netaisies atvainoties? Nē, nu šoreiz laikam vajadzētu, jā. Nu, ko tas aizvīlis? Tu vispār neko dzīvē neesi Kādiem aizvīlis. tarifiem tur blā, blā, Nu, blā. tu ko? Es māku Tu vilkt. neesi mūžīgs. Tu nevari pateikt. Tu nevari pateikt, ka tu viņu gribi, ka tu viņu vari darīt laimīgu un tur tā visas tās lietas. Tu ko tu vien visu? Palabi. Nu, tu nevari pateikt. Nu, tā principā es pateicu viņam, tas vairs neatkārtosies. Tādā ziņā jūs varat būt mierīgs. Ļoti labi, jums viens Bet, bezmaksas brauciens Rīgas jā, rajonā. paldies. Bet par jūsu dēlu. Un meitu. Viņš tagad metās uz jūsu dēlu no meitas. Palabi. Nopietni. Es nezināju, ka tas kleituši tā izskatījās. Labi, mums vajag tev jaunu vārdu. Sāksies nostājas vienā līnijā. Ir ārkārtīgi daudz attiecību modeļi. Kā tas var būt attiecības, kādas ir attiecības. Pamēģināsim noskaidrot vēl vairāk. Jūs saucat jebkādu priekšmetu, kas jums ienāk prātā, kurš aktieris jūtas gatavs spēr soli uz priekšu un paskaidros, kādas šīs attiecības ir. Teksts ir attiecības ar mani ir kā jūsu piedāvātais priekšmets, un tad jau redzēsim, kā tas attīstīsies. Ar ko sākam? Spuldzīte! Spuldzīte! Lūdzu! Attiecības ar mani ir kā ar spuldzīti, tik pa laikam būtu vēlams nomainīt. Krišāna gripa. Gripa? Gripa. Tiešām gripa. Spuldzīti vēl jāatver. Nu, tu nāc uz spuldzīti, paņemam vēl spuldzīti, pavarījām uz spuldzīti. Attiecības ar mani ir kā spuldzīti, pa brīdiņam iedegās gaisa. Attiecības ar mani ir kā spuldzīti. Karsta. Attiecības ar mani ir kā ar spuldzīti. Mazs kvēldiedziņš. Mēs esam atklāti vienmēr. Turpinām ar ko? Glāzi. Nagu laka. Tā gripa nebūs par... Es pareizi dzirdēju. Nagla. Tu. Nagla. Attiecības ar mani ir kā nagla. Iekšā iet taisns, ārā tādu. Attiecības ar mani ir kā nagla, jāmeklē galviņa. Attiecības ar mani ir kā ar naglu, visu laiku sipa galvu. Attiecības ar mani ir kā nagla. Viens no mums ir dēlis. Labi, turpinām. Kas mums šeit bija? Cirvis. Cirvis ir jau bijis. Siers. Attiecības ar mani ir kā ar sieru, Jāņos visi atcerās par mani. Attiecības ar mani ir kā siera reizēm to desertā. No, Nevis šis uz trījiem. Attiecības ar mani ir kā siers. Nu, varbūt vairāk caurumu.
Attiecības ar mani ir kā ar sieru, kā ģērbi ārāk sāk smirdēt. Pagalies! Attiecības ar mani ir kā siers. Piekdienas vakaros un ar Vinčiku baigi labi. Pierakstas. Vēl variants, paņemam vēl dažas. Hokeja ripa! Hokeja ripa! Attiecības ar mani ir kā ar hokeja ripu, Džek no manas bēg, nē, ģērbi, paļāj. Es izdomāt līdz galu. Attiecības ar mani kā hokeja ripa pret Coca-Colu var samainīt. Attiecības ar man kā hokeja ripa apaļ un cieta. Attiecības ar mani ir kā ar hokeja ripu, nu, es esmu kā melnais. Ar savu kvēldienu. No vēl pēdējo. Kaudzu? Svārki. Svārki. Attiecības ar mani ir kā svārki labāk augšanā galējā. Attiecības ar mani ir kā ar svārkiem. Mīlēšanās laikā nomet un iemet stūrī. Attiecības ar mani ir kā ar svārkiem var atnākt vaļā pa vīlīt. Attiecības ar mani ir kā svārki vai gumīgi. Attiecības ar mani kā svārki pa diktauriski. Attiecības ar mani kā ar svārki, jo īsāk, jo labāk. Nu, tad pie jūras, tad pie jūras. Paldies! Noskaidrojums redzāts, kur attiecības. Andris Reienfelds! Bet nākamajā etīdē Juris un Oskars. Tātad nonācām līdz gala vārdam, saliekot galvas kopā, jūs ieteikums etīdē. Vai ir īpašs izmērs? Nē, viss ir pareizi. Viss ir pareizi. Tātad mēs salikām galvas kopā un vienojāmies, ka ieteikums šai etīdei būs Peugeot. Ieņemat pozīcijas, spēles laukumā, aktīvi. Un skatītāji, jums šai brīdī, lai vislabāk izbaudītu šo te etīdi, ir pievērst uzmanību ekrāniem. Vēl viena piebilde, es šai etīdē ik pa brīdim pamainīšu stilu, kādā notiek šī etīde. Lai arī etīde notiek guļus, mēs tāpat vien bļaujam. 3, 2, 1, aiziet! Zini, Neskaties uz mani. kas bija? Man likās, ka mums abiem bija labi. Nu, vispār jau bija, bet tev neliekas, ka par to arī kaut ko vajadzētu sievietei nopirkt? Labi, naujas mazliet paturpināšu. Ko tu? Dzējoli gribēju noskaitīt tev uz ceļgalu lometies. Es gribētu dzirdēt dzējolis, tikai tad atkāpšos līdz durvīm. Nu jā. Vai! Līga. Igor! Pēc gada mēs atkal tiekamies. Paga! Vispār es viņu tikko gribēju bildināt. Etīdi turpinām pensionāru stilā. Ar vēlu mīļais nāc to savu recenzi. Etīdi turpinām supervaroņu stilā. Sāni, krusti, nomierinamies. Pavadiena mašinās. Transformējamies. Es esmu Optimus Prime. Latvijā nebūs Prime. Es esmu Pikachu! Etīdi turpinām pieklājības stilā. Jauns kungs atvainojiet, es jums aizvedīšu līgavu. Sirsnīgi atvainojos, ka es pirms tam uz jums stabļāvu. Viss kārtībā. Etīdi turpinām urļiku stilā.
Kurniku stilā. Iedod kravīgai, ko tu domā, kas? Ar vienai cilvēku džeka, man liekas, man viens ir jāizvēlās. Es nezinu, man ir tāds sajūta. Kuram vai jābūt? Labi, šansē. Vai ņem to, kuram vairāk mobīlo šodien? Es ņemšu to, kuram ir bez vietas pēžo. Etīti turpinam erotikas stilā. Lai tā bāba iet prom. Oskar, dienā, kad gandrīz ar Juri aizgāja, tu pārdevi savu Peugeot. Oskaram šodien svētki, viņš tika vaļā no Peugeot. Varbūt kāds no zāles nopirkt. Lai paliek. Nav svētki, viņš bēdājas. Pārbaudīt karburātoru. Turpinām mēs ar etīti, kurā piedalīsies Pagaidi man visi. Kā pārāk, tas audums nav izturīgs, no plēsim nost. Es domāju, ka tur vēl kāds pietrūkst, var vēl kāds otrkārt tikā vārā. Ļoti labi, aktieri nostājieties lūdzu vienā līnijā. Vienā līnijā nostājieties, noskaidrosim, kurš tad spiedienā ir repa karalis. Repa battle šeit uz šīs skatus, sadarbībā ar Very Cool People. Aplausi mūsu lieliskajai grupai. Repa battles notiek tā. Mēs pa vienām norepojam 4 rīti, balstoties uz ieteikumu, ko jūs dosiet. Jebkāds priekšmets, kas ienāk prātā. Noskaidrosim ļoti labi par saulēcīgu ieteikumu. Kanna tātad būs pirmais. Tiklīdz visi būs norepojuši savu 4 rīti, mēs izvirzīsim 2 finālistus. Un finālā noskaidrosim repa karali. Sākam ar Juri. Un tavs vārds repam ir Kanna. Man patīk pienainas sievietes, tās ir kā dievietes. Man patīk viņu kantas, es viņas apēdīšu tā kā putkriņas mannas. Labi, Sanda, vārds Sandai. Sviests. Gana muļķību jau te ir lietas, beigās sanācis pilnīgais sviests, bet ja to mazliet tālāk var pakult, nu jā. Oskars, vārds Oskaram. Pirmais, kas iešais prātā, priekšmets. Kas? Spienis. Man tas vajag tiešām Spienis. prātā. Skriet vai lēkāt, priecāties vai smaidīt, visu laiku man ir. Ko gaidīt? Skriet vai lēkāt, visu laiku smaidīt, visu laiku bārdi. Spienis. Ko gaidīt? Ja kāds nesaprat. Un tagad ir skaidrs. Bim, bo. Zini ko, es tagad tev pateikšu kaut ko. Kas tā saka kaut ko. Zini ko, nezini neko. Gultnis. Man visu laiku pazūd televizora pultis. Es nezinu, kas notiek, un skatās uz mani pultis. Ir tikai vēl viena lieta, es godvairs nezinu, kas ir pultis. Krišāns, vārds Krišānim. Daudzi. Rūķis. Višķīt skaļāk, lūdzu. Rūķis.
saku vienu, gribu to stūķi. Šis uz mani skatās, ej, tu rūķi! Labi. Kaspars! Vārds Kasparam! Kāpēc viņam tik daudz vārdu? Karburators! Karburators! Tūlīt nāks! Tūlīt nāks! Tas būs pārsteigums dažiem! Es nenāku no limbažiem! Man garšo briežā gaļa un man savā garažā ir vaļa! Man ir tāds štoks karburators! Es agrāk biju ekskavātors! Manā galvā ir mazliet pārāk daudz ideju, tāpēc aiziešu uz točiņu! Es domāju, ka Kaspars neiet uz točiņu, Kaspars iet uz finālu! Kasparam finālā pretī izvirzīsim! Es domāju, ka Oskaru viennozīmīgi Oskars! Finālā battles notiek aci pret aci, abiem viena tēma. Viens otrs, kamēr mums ir uzvarētājs. Iedosim kopīgo tēmu viņiem. Purpulis, vēl varianti. Arkls, gludeklis. Gludeklis. Sāks Oskars. Gludeklis. Fināls. Pretī man baigi nopietnais čalīts stāv. Viņam rokā gludeklis. Nē, tas bija gludeklis. Provokatīvs sākums. Lūkosim to Kaspars liks pretī. Tu mazais, ko tu beidz no manis, kur tad tavs milzīgais sīnās? Tad, kad man pirms gada bija lausts cēlis, neviens ārsts nerādījis mani ar pirkstu neteica mēlis. Es tev teikšu no sirds, tu esi spirts, un es tevi aizšķilšu, kamēr tu nodegsi. Ha, ha, es uzbrukšu vēl gludekli, no tevis uztaisīšu putekli. Ha! Pats vecīts sasūtīja mani. Vai bišķi malā. Skaties, es jau nāk. Zini ko? Es sāku. 1, 2, 3, kasīts. Ha! 4, 6. Es arī. 5, 7, 8, 9 skaidīt par temām. Come on! Everybody clap your hands. Esmu klāt. Izskatās labi. Man tāda spirts. Ok. Man tāda sajūta. Kad tev dirsā kadiķis. Tas ir arī viss. Mūsu otrajā daļā pēc 15 minūtēm. Paldies, tiekamies! Dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem šova vadītājs Artūrs Vadītājs! Aplausiem! Augot skaļumā! Pieliekot vēl tā balsis! Spēlēs Oskars Kozlovskis! Līga
Andris, Sanda un Juris. Andri, Sanda un Juri, nostājieties lūdzu šeit vienā līnijā. Kaspar, tu centrā. Tu mums visiem izstāstīsi kādu stāstu. Mums ir vajadzīgs, par ko šis stāsts būs. Kas būs galvenais tēls šajā stāstā? Dons. Dons. Stāsts par Donu. Vai mēs visi domājam vienu un to pašu Donu? Zināmo Donu. Stāsts par zināmo Donu, kam piedzims bērns. Reizēm ātrumā iznāk ārā lietas, kuras es nedomāju, atvainošos uzreiz mamām. Jā, un Donam Savukārt, jūs būsiet suflieri. Jūs ik pa brīdim Kasparam pametīsiet kādus vārdus, kurus Kaspars centīsies iekļaut šajā stāstā. Tātad sākam mēs ar... Jebkādus vārdus, jā. Sākam mēs ar suflieri un Donu, kam drīz piedzims bērns. Sākam ar 3, 2, 1, aiziet! Tā bija ļoti saulaina diena. Nekas neliecināja par to, ka mazajam Donam jau šodien piedzims krievs. Circenis iedziedājās un viņš kļuva aizdomīgs. Viņš piegāja pie loga, attaisīja to vaļā un jautāja circenim: Hei, bļausties! Man ir banāns! Un viņš to ielika circenim, kas uz mirkli izrubījās. Dons kopā ar ārzemniekiem pamodās, starp citu, to es aizmirsu pateikt. Jā, viņi pieredz apmaiņā nolēma pārgulēt. Un nolēma visi kopā doties uz tuvējo ciemu, lai noskaidrotu, kuram tad ir pazudušas pastalas un kuram tad galvā piedzims bērns. 30 centimetrus no ciema notika, kas negaidīts. Pastkaste uzsprāga maza cieliņas kuļa. Paļaudeklis, kurš bija ciema vecākais, momentā sāka laizīt ārzemniekus. Viņi visi bija cieliņā. Dons. Saprat, ka viņš nedrīkst palikt malā. Viņš sāka sacerēt recepti, jo viņš agrāk bija receptologs, nevis dziesmologs. Un viņš rakstīja: Cieleviņa, pupiķis, santehniķis, svilpe un karburators. Tas viss viņam bija vajadzīgs, lai pagatavotu mūžīgo eliksīru, kuru iedzerot jebkurš būs kaislīgs un jebkuram piedzims Dons. Pēkšņi tas pats ciema vecākais Pļaudiķis pateica, ka karātavas ir gatavas. Ārzemnieki rādīja uz zobu, kurš bija nolaists. Un Dons rādīja uz aizvakaru, kurš bija vēl viens dīvains žeks ar dīvainu iešaukumu. Viņi nolēma, ka jāpakar ir sērs, kas visiem bija ausīs. Viņi sakasīja to, ielika vienā lielā mucā, aiznesis uz karātavām un dabūja atlaidi. Dabūja atpakaļ dāvanu kartī sēru veikalā. Žandarns tajā pašā brīdī turpat pāri ielai tiņķerēja savu bikšu priekšu. Tāpēc, ka viņam bija notikusi neveiksme, bija noplūdusi nafta. Tieši tā, viņam lūpas bija tur, kur mums nav lūpas. Un etiķēļā ir rakstīts, ja tev lūpas, tur būs citiem nav lūpas, tur būs noplūda, tad, ka to daudz ziedās. Kaspars, Sanda, Andris, Juris, Dons. Un Dons. Paldies! Turpinām mēs ar Krišānu un Kasparu un Līgu. Kaspars un Līga nospēlēs etīdi, kurā mums vajadzētu noskaidrot kādu kaitinošu kaimiņu ieradumu. Pīpēšana. Kaimiņš nāk pie tevis katru dienu un pīpē. Dziedāšana vēl trakāk. Urbi, kaimiņš, urbi, urpšana, paņemsim urpšanu. Jūsu ieteikums šai etīdē ir urpšana. Šajā etīdē, lai būtu sarežģītāk, jūs runāsiet viens otra balsī. Tātad Līgas tekstus runās Kaspars, Kaspara tekstus runās Līga. Samainījušies balsī. Neliels piemērs varbūt. Jā, lūdzu. Vai, cik tad patīkājiem ir foršs augums? Nerāds kalāt! Paldies. Bet, lai jā, etīdē... Brāļa būšana. Viņš ir sakarīgs džeks. Es jau tu neteicu. Es to teicu.
Tātad Etīte Skaidra kaimiņu būšana, urpšana, kaut kas par un ap urpšanu sākam mēs ar skaļu un pareizu. 3, 2, 1, aiziet! Atkal būs jauns caurums kāpņu telpā. Vai te nav jau par daudz? Man reāli sāp temiņi un man starp krūtīm nījās. Es atvainojos, lai gan fakts var niezēs un ir diezgan interesants. Es mēģinu jums ievilkt internetu. Tu no tā nesaprati. Nu, es vienkārši pirmo reizi dzirdētu vārdu. Labi, izbeigts miergt. Ķersimies pie... starp citu tiešām sieviete. Paķurat manu instrumentu kasti. Es mēģinu domāt, ka jūs būsiet drosmīgāks un liksiet man paturēt kaut ko citu. Jo es esmu īstenībā šīs kāpņu telpas nerātākā meiča. Man sievietes rievies un nekad nav patiks. Kādi puszāli sieviešu sabēdājās, ka Kasparam nepatīk sievietes. Savukārt puszāli vīrieši sapriecājās, ka Kasparam nepatīk sievietes. Vai jūs tur redzat divas sievietes, kas strīdās? Nē, es vēl neko nesaku, es neesmu. Kaudzu? Skorpions. Spiediens. Pie kaut kā pieturēsimies. Tātad divas sievietes, kas strīdās. Skorpions mums kaut kur parādījās. Par ko viņas strīdās? To ir iespējams tur redzēt. Par zirga galvu. Divas sievietes, kas strīdās par zirga galvu. Šai attēlā skaidri un gaiši ir redzams. Tēt, žēl, ka tu to redzi. Tu to redzi. Labi, jums ir, man liekas, gana jau iedots. Divas sievietes, kas strīdās par zirga galvu, kaut kur pavīdēja arī Skorpions. Kā jūs šo visu ietērpsiet Etītē, tūdaļ mēs redzēsim. Jo attiet 3, 2, 1, aiziet! Ko tad tu tāds jauns skuģēns atnācis uz mūsu taboru? Dārgā. Kāda dārgā? Labi, dārgā. Nu? Skatieties, kas ir man. Zirga aste. Vāks. Bāc viņu atpakaļ maisā, man te vešķi visi līksmo šodien piedzērušies. Viņi var teikt, ko vien izdarīt ar zirga azi. Viņš tā. Savukārt, ko darīt man ar zirga gastu? Kur ir otrs gals? Kur ir otrs gals? Lieciet uz mani! Strīdēties! Es ļoti atvainojos, es tepat vien esmu. Vēl neviens man nebija saucis par otru galvu. Zirga galva. Kāpēc tikai latvieši sauc? Skaists bērīts. Klausies, kāds iet šikāni. Tu esi vasarā. Pirmais, ko gribēju pateikt? Runājošs zirgs, jāstas. Jā. Manuprāt, tas mūsu ciematā vēsta ļaunu. Es, protams, neesmu Jaģa. Nu, kas ir Jaģa? Nu, jā. Es esmu Skorpionu pavēlnieks, un es atnācu sev meklēt līgavu. Saņemies mazā, šitas varētu būt tavs. Es vienkārši pavērošu, kā jūs rīkojaties. Es parasti ņemu bērnu. Tā, kur zaudēs, tā būs ieguvēja. Sorry, es jau principā zaudēju. Kā mēs svinēsim mūsu kāzas? Pirmām kārtām man ir jaunums, ka mēs precēsimies. Otrām kārtām. Tas ir! Lūdzu, tiec ar viņu galvu! Kas tu pēc padusēm? Es tev izručies, uztaisīju, ka es esmu attapīgais un kļaums. Jūs esat tie, kas ir gatavi laulāties. Skorpiāna pavēlnieki, vai tiešām šī ir jūsu galējā izvēle? Nu, vīrs un vārds!
Ja šo etīti vēroja kāds psihologs, es domāju, ka būtu daudz ko pateikt. Ļoti daudz. Andris Freidenfelds atgriežas uz šīs skatuves. Atbalstu pavadībā. Tā etītē viņam pievienosies Sanda un Juris. Un jums katram tiks piešķirta viena aploksne. Šajās aploksnēs ir rakstīts, kas jums būs jāizdara, ja jums pieskarsies pie kādas no ķermeņa daļām. Jums ir jāizvēlās, kuru aploksni dosim kuram. Pirmā aploksne. Pirmā aploksne Fredim. Otrā aploksne Sandai. Otrā aploksne Sandai un trešā paliek Jurim. Atverat lapiņas, citiem nerādat, izlasat un aizgriežaties lūdzu ar skatu prom no skatītājiem pret aizkaru. Atgriezies otrādi. Visi. Es paskaidrošu. Mēs tikmēr apskatīsimies uz ekrāniem, kas viņiem rakstīts ir lapiņās. Neskatieties uz ekrāniem, aktieri. Tātad Andrim mēs iedavām pirmo aploksni, tātad, ja viņam pieskarsies pie šīs ķermeņa daļas, tad viņam būs jāizdara lūk šī darbība. Otrā aploksne aizgāja Sandai, tātad viņai, ja pieskarsies šai ķermeņa daļai, viņa izdarīs to, un trešā aploksne Jurim. Lūk, to darīs Juris. Ņemam bildi nost no ekrāniem, aktieri varat atgriezties ar skatu pret skatītājiem, savas lapītes atceraties, aploksnes varat nolikt nost. Mums vien vajadzētu iedot viņiem darbības vietu. Kur vēl joprojām, kur vispār kādās darbvietās pastāv pieraksts? Morgā ir pieraksts. Es vajag pēc ceturtdienu, vai pēc pieciem? Viss pilns. Ginekologs. Masažniks. Toči pieraksts. Pieraksts ir pie masažnika. Zobārs. Paņemsim to masažniku, paliksim pie masažnika. Augstais gals mums ieteikt šo ieteikumu. Augstais gals. Tātad jūs atceraties, kas jums jādara, ja jums pieskaras pie šīs ķermeņa daļas. Situācija masažnikā. Sākam mēs ar 3, 2, 1, aiziet! Nākamais. Es atvainojos. Es piedodu. Ko nozīmē karstais cīrulis? Tas esmu es. Tas ir mans portfolio. Nāciet, ko jūs lasīsiet, ķersimies pie darbiem klāt. Nē, es sākumā vienkārši gribēju... Jūs esat saspringti. Jā, atrauksmē. Es drosmīgi strādāju valsts darbā un man riebjās, kad pārcēlu. Liekas, mums ar jums nāksies tik divatā galā. Anton, atnācis ir atkal, tas. Tas atnācis. Atnācis ir masāža divatā? Tas ir jā. Es taču teicu, ka tas atnācis. Mīļa klien! Mēs tiks Klausies, un viņš ir atnesis vēl, viņš atnesis līdzi. Ko? Šmīgu! Tas ir viņš pats! Ko tu dari, kāda? Ko lēni vispār saprast to? Un ko tev vēl? Laikā, kad sākās pasaules čempionāts, tu iedod priekšnieku, es vairs tā Pasaules čempionāts ievus iedēļ. Kur šeit ir televizors? Kur Nevainīgs cilvēks. Klausies! Es pajokoju, neviens nav atnācis, neko nav atnācis. Un šēli, cik labi. Izbaudījums ir Andris Freidenfelds.
Juris ik pa brīdim dos jums uzdevumu. Uzdevums obligāti jāizpilda. Edīgi, mēs sākam ar skaļu. 3, 2, 1, aiziet! Varbūt tomēr klausīsieties? Jā, es gribēju, jūs kaut ko vēlējaties? Tas jau kaut kāds 5 minūtes jūs mēģināt izstādīt, kad es gribu 9 centimetrus. Rozā, salēmies. Kaut kāds stulbums, kādam visās tajos konto stadionā ir kaut 9. Aigaram, bet viņš aizgāja. Man ir arī pāris devītnieciņi tur. Šo, sakaviet man. Vispār. Neuzkāpiet virsū letē. Vispār jums tāds. Tors. Viens to man nogāzās. Kāpēc jūs no ķieģeliem netaisat? Ar vienmēr sakot. Es pieliekšos šeit. Lūk, tur. Es gribēju pateikt, ka šitas viss ir tāds sūds. Pilnīgi neko nevar. Jebkurā gadījumā jūs izskatāties atvaldoši. Tāpat kā visas šitās lietas. Ko tad jūs nācāt uz Zandelu Mandu? Pār apakaļ letē. Es esmu mazliet ierādus. Bet es nemainu lietas būtību. Tas, ko es gribu teikt. Pusstundu es mēģinu kaut ko nopirkt. Pusstundu jūs man tā arī neesat palīdzējis. Kas jūs esat par pārdevēju, kas jūs esat par vīrieti. Vai tiešām vēl tāds signāls man vēl? Vai kas jūs esat par vīrieti? Vai jokojiet? Es domāju par pēdējo uzdevumu. Aplausi Jurim! Krišāns lietas notāloja. Nemākulīgu aktieru. Turpinām mēs ar Kasparu, Līgu, Juri un Andri Fredenfeldu. Visiem aktieriem aplausi! Rīks, es palikšu uz skatos apakšiem, vai kā, Būs arī krēsls, varēs apsēsties. Iesim pēc palīdzības. Ir notikusi ķibele. Jurim, Fredim un Līgai ir atgadījusies kaut kāda ķibele. Vai fobija. Tas atkarīgs no jums. Iedosim Jurim kādu fobiju vai ķibeli. Bailes no tankiem. Juri, tev ir bailes no tankiem. Fredim. Bailes, ka pīle viņu novēr. Ļoti labi. Līgai. Tas ir bērni, man liekas, ka pūci viņu novēr. Apīpējusies. Kafija beigusies. Beigusies kafija. Tā ir tava lielā problēma. Beigusies kafija. Jūs trīs pa vienam nāksiet pie izpalīdzīgā friziera. Kaspars ir pārkvalificējies par frizieru un savu problēmu jūs izdziedāsiet dziesmā, ritmā, pavadībā, ko nospēlēs Very Cool People pie mūzikas instrumentiem. Tātad aktieri savu problēmu izdzied dziesmā, izpalīdzīgais frizieris atbildēs viņiem cenšoties palīdzēt arī dziesmā. Izpalīdzīgais frizieris sākas pēc liriska 3, 2, 1, aiziet! Matainie strādāju! Aizver lūdzu. Pieklauvēju durvis, vai nav viss? Labrīt, atvainojiet. Labrīt. Viss kārtībā. Jūs pirmo reizi man redzējat. Man nav diezko daudz to klientu. Ir skaidrs uzreiz, jā, lūst galī, jā? Gribētu apmēram tādus garus rūtus matus. Garus rudus matus, tad jau jāiet ir psihoterapeiti. Arī jūs turpat. Nevajag uzreiz raudāt. Kāds, lai neraud. Padzēdiet.
viss araudīts. Un pilsētā vēl bez tā ir beidzies kofeīns. Ko man mīlas darīt? Uzdarīt, ko trūkmat. Uz tā fona tas jau sīkums. Ai, meitiņ mīļo. Tās jūsu pirmās kustības man atgādināja manu pirmo darba vietu. Jā. Zaudārs. Pie zaudārs, jā, masāžnīgs. Īstenībā jau jūsu dzīvē viss ir ļoti vienkārši, bet jums būs jāieklausās man. Ja tev pietrūkst kafija, tev aiz muguras slēpjas mafija. Tev ir par daudz visādu vielu, tev vajag čeku kārtību. Tas tev parādīs, kā var negulēt bez kafijas. Tas tev iemācīs, kā griezties uz nestabila krēsla. Tas varbūt būs kāds cits, kas to lai zin, bet ja tu gribi rudus matus, tev vajag šitādus te ratus. Uzsākt beizā. Negribu leit, paldies. Paldies, nu. Agrāk arī palikt skolā strādā. Nevelti mani izmeta. Labadiena, kungs cienīts. Nē, pārtiks veterināras dienas jau aizgāja. Meistar, bet jums te nevienu nav. Tikai mana sirdsapziņa kaut kur mētājas. Bet tā ne. Šeit viņa. Mans laulības gredzens. Viņa arī sirdsapziņa. Viņa arī sirdsapziņa. Bet man ir daudz trakāk. Tur nekā nav. Nē. Tur tikko bija, bet vairs nav. Tātad tomēr bija. Bija. Tātad tomēr bija. Bija. Slimnīcā, kad gulēju, pīli klusi piepildīja. Savināks aiznesa pīli uz Čīnu, bet varbūt uz Čīni. Un tomēr tā skatās tā, kas pārnik ratās. Tā skatās tā, kas pārnik ratās. Pīle no Čīles. Pīle no Čīles. Nav viena, nav tiešām. Ja būtu, es tā nedarītu. Bet ko man darīt? Ko man darīt? Ko mandarīnam darīt? Mandarīni. Ne vēl te savu frizētavu nosauc mata galā. Es tikai esi īsti celt dvēseli. Ar tādu stāstu šitās sienas varbūt lepns, ka viņas te ir. Ja. Bet tavā dzīvē viss ir baigi vienkārši. Nav. Tev mazais. Man ir viens noslēpums. Tas tagad ir starp mums. Tu jautāji, vai te neviena nav. Bet kā gan nav, ja ir. Es viens horoskopu esmu pīlē. Man patīk tādi kā tu. Es
Es tavai pasaulē likšu briesties, un tavai sievas matei smieties. Tev jāpaliek ir ar mani, un jādzird jāskan pastīcas mani. Vīle ir mūsu dzīve. Pēc tā vīrieši jau gribās pamainīt interjeru. Esat tumsā, ko tas slēpies? Nevar jau būt tik tā. Aha. Esat griezis un izdomājāt vēlreiz griezis. Bišķiņ jāpielīdzina. Es redzu, jā. Sakies, šeit nav obligātais dienas. Es tā interesē. Nav gan, ne. Ko nav, tad griezīt. Cik te var līdzināt, gudrāks jau nepaliks. Jums, starp citu, ļoti labi izskatītos kaut kas no Valtera Krauzes repertuāra galvas. Vai Haralds Burkovskis. Es pilnīgi redzu, jūs ēdam bieži salātus. Tādu frizūru. Tā, jūs gatavs? Jā. Mazliet samitrināšu pirms, jā? Tas ir stobri, nodzels, pa to ar roku, pa sānvēls. Tev nav nekas, spļauj virsū, tas tev tikai parāda dirsu. Tas brauc, riteņu vietā, zobra tik kauts. Tas brauc, pārbrauks pār tavu būdu, pārbrauks pār tavu krēslu, pataisīs šo vietu par mēslu. Vai, kāpēc vai šāviens, varbūt tikai mazs apskāviens. Tas laikam viss. Varbūt šis jautājums skanēs par vēl, bet vai jūs normāli? Pēc papīriem formāli normāli. Tā dzīves beidzās. Nu tad nav šķērīts, ka man nav steidzā. Nesēdi. Lūdzies matu taisnotāju žēlību. Es redzu problēmu gaužām, vienkārši tevi ir bail no tankiem. Vai tas ir tiesa? Vai tu gan šo liesa? Varbūt, ka problēma meklējuma daudz sanāk. Redzi, vai tu zini, ka patiesībā es cēlis no tankiem? Es gribēju tiem bankiem, bet tas vairs nav būtiski. Es esmu bieži par kūpēm. Vai varēšu norēķināties ar frankiem? Jūs varēsiet maksāt ar savu dvēseli. Lai iet. Nē. Es gribēju teikt tev pilnīgi kaut ko citu. Tev jāpārguļ ar Vitu. Izpalīdzīgais frizeris! Very cool people! Improvizācijas šovs spiediens! Un Andris Frēdenfels! Paldies! Andri, mums tavā vietā uz brīdi vajadzētu kādu drosmīgu dāmu. Pārliet tā skatienu, norāda uz kādu dāmu, jebkuru šai zālē. Uzaicināja, pacēla roku, uzprasās. Ļoti labi, ar aplausiem sagaidām uz skatuves. Nevar būt, ka viņš sauc uzprasās. Pajautāšu, kā sauc pa īstam. Sagaidīsim ātri. Sveiki, kā jūs sauc? Ieva. Andri, paldies tev uz brīdi. Ieva ir gatava, mums atliek tik ieslēgt mūziku. DJ Plastika, lūdzu.
Var ņemt austiņas nost. Ieva, vai ir kāda nojauta, kas šī bija par dziesmu? Es varu diezgan precīzi pateikt. Mēģini. Lauris Veidīgs un Aina Dreja. Nolasīt nostības, pilnīgi. Frizūra nodeva, ja? Frizūra. Jā, ņemsim līdzi, ja? Frizūra nodeva. Ieva, paldies tev liels. Mēs par šo tev arī gribam pasniegt dāvanu no Fazer pilnu maisu ar šokolādi. Un no mūsu draugiem kultūras bāra sapņu kokteļi dāvanu karti tev kādam jaukam vakaram viņu pulkā. Aplaus Ievai! Paldies! Un aplausiem Mērīgs, to sākt atpakaļ Andris Kreidenfelds. Šo etīti Andri tev būs jānospēlē kopā ar Sandu un Oskaru. Un jums trietā ir jāuzskrien augšā uz improvizācijas šovu Spiediens studiju. Sanda tev parādīs ceļu. Skrieniet augšā. Kaspar, tu šai etīdē arī piedalīsies. Novadīsi ziņas. Šī etīde saucās Zilais ekrāns. Augšā mūsu improvizētajā ziņu studijā aktieri nostāsies pie zilā ekrāna un iejutīsies ziņu reportieru ādā. Kaspar, tu savukārt būsi centrālais ziņu diktors, kas ik pa laikam pieslēgsies dažādiem notikumiem pasaulē. Paskatīsimies, ir jau kāds nostājies pie zilā ekrāna. Sanda ir pie zilā ekrānā, kā tas izskatīsies. Lūk šādi. Sandai aizmugurē ir zilais ekrāns un viņa neredzēs video, ko mēs uz šiem ekrāniem palaidīsim zilā ekrāna vietā. Sandai nebūs ne jausmas, kurā situācijā viņa atrodas, Kaspars mēģinās uzvedināt uz to. Esam gatavi ziņu etīdei, sākam to ar 3, 2, 1, aiziet! Es nekad nevaru trāpīt. Labāk ar cienījumiem televīzijas skatītāji. Nepārprotiet, es reizēm varu trāpīt. Es basketbolā, kad es spēlēju vidusskolā. Par to nav stāsts šovakar ziņās. 3 karsti notikumi. Mēs pieslēgsim uzreiz pirmajam no tiem. Sanda, mēs esam sazinājušies ar Sandu. Sveika, kur tu mums šobrīd atrodies? Labvakar, Kaspar. Jā, mēs te knapi dzirdām. Jā, labvakar, Kaspar. Dzirdām. Šobrīd esmu nopietnā pasākumā. Ap Dievs, tu strauji maini lokācijas vietu. Nu jā, jāatzīst, ka te ir sapulcējušās visas valsts prominences. Mēs redzam, jā. Vakaru, ja ikgadēja tradīcija šis pasākums ir, līdz ar to mēs jau būs, ka izbaudīsim. Saka, lūdzu, vai bija prātīgi vilkt baltu blūzīti uz šo pasākumu? Nu, tā vismaz māte mācīja darbā ar baltu, kreklu iet. Nu, te visi strādājoši cilvēki un sapratīs. Jā, un kā sauc šo tieši? Šo? Nu, tas ir klasiski. Klasiski tā notiek, ja kāds kādu satiek un arī, ja nē, nu, klasiski, es piemēram tādu regulāri. Varbūt to es esmu ieguvusi tieši no šiem pasākumiem, kurus arī regulāri apmeklēju. Nu, tas ir konkrēti. Kas ir mans jājapzirds? Vēl man izvēlās tieši šim sižetiem. Jā, paldies, Sandī, paldies tev. Liels, ka tu dalījies ar savu stāstu. Paldies, turpini darīt to, ko tu dari vislabāk. Un mēs pieslēgsimies tikmēr mūsu otrajam korespondentam Andrim Kreidenfeldam, kurš, starp citu, tika nu pat apbalvots kā visskaidrāk runājošais korespondents, esot neskaidrā. Un, Andri, vai tu mūs dzirdi? Halo? Kaspar. Jā, Kaspar. Sveiki, tu saki, lūdzu, es redzu, ka viss jau ir sācies. Kāds ir tavs sajūtas? Sākās jau vakarā. Vakarā mēs saņēmām zvanu no Galgauskas ciemata ķūķiem, un ķūķu iedzīvotājs Ernests Klimfants teica, ka viņš viens nevar. Un mēs uzreiz metāmies arī iekšā, un līdz šim vēl nesam tā arī atraduši viņu cepuri. Mēs joprojām notiek meklējumi un pieslēgt ir arī vietējā
policijas apakšvienību un kaimiņš. Andri, saki lūdzu, vai tev ir arī favorīte kāda? Vai tu tur esi vienīgais vai otrs vienīgais vīrietis? Jā, te ir arī Gruša atnāca. Gruša, tas ir, kaimiņām tā māte. Mēs, kad kopā visi tad bijām arī, un vēl nāks, vēl teica, ka būs divas vēl. Vai es varu šobrīd tev pavirzīties pussolīt pa kreisi? Pussolīt pa kreisi. Jā, tu mazliet aizsadz tomēr to, kas notiek, tas nav, protams, svarīgākais, bet saki lūdzu, vai mēs varam sagaidīt arī tevi uz šīs te mēles? Kā to teikt? Protams, jā, tikko mēs atradīsim cepuri Klimpānā, tad es viņu došu sev galvā. Labi, un varbūt ceļavārdi Latvijas tautai šobrīd, jo es saprotu, ka mēs no tevis atslēdzamies vismaz uz 2 nedēļām. Es atslēgšos savu vēl ilgāk. Paldies, Andri, paldies tev. Būsim godīgi. Tādā kompānijā ik viens no mums gribētu atslēgties. Un mēs turpināsim ziņas ar noslēdzošo notikumu un korespondents Oskars, jā, tieši tā, lietuviešu korespondents. Viņš nesen ir dabūjis ar ābolu pa muti, tāpēc pēc iespējas nedaudz šļuptēs. Tomēr mēs negribējām viņu atlaist. Oskar! Es saprotu, ka mums jābūt mazliet klusākiem. Varbūt pakomentē, kas tieši šobrīd notiek. Nevajag būt klusākiem, tie man visi pazīstam lietuviešu brāļi sabraukuši kopā ar mani. Vispār man viens brīdis likās, ka es neesmu īstajā vietā, bet tagad zinu, ka es esmu. Saki lūdzu, vai tu pats arī esi atradies šādā situācijā? Esmu atradies šādā situācijā. Nevienu reizi, kā saka, no vienas tādas situācijas uz nākamu. Un saka lūdzu, vai ir kaut kādi speciāli vārdi, kā šo raksturot, vai tu varētu pavirzīties uz otru pusīti nedaudz šobrīd kadram un pakomentēt mums šo te dīvaino tehniku? Šis ir tāds kā bīdītājs, kā ceļapkrāns vairāk vai mazāk. Viņš tevi ievirzīs tur, kur tev ir jābūt. Un vai ir kaut kāda nepieciešama lieta, kas jāņem līdzi, ja mēs gribam ko tādu pieredzēt? Kā saka, skauta somai vienmēr ir jābūt līdzi mazajam nasītam, ar ko nodrāst jebko. Vēl pēdējais jautājums. Saki lūdzu, vai tiek izmantotas arī kaut kādas aizliegtas vielas vai kaut kādas smaržīgas vielas? Nē, nekas vairāk pa kokaīnu netiek lietots. Aha, un šobrīd mēs laikam redzam pēdējo no demonstrācijām. Kā šo sauc? Šeit es paaicināju savus pašus tuvākos, tā ir man ģimene, un viņi teica, ka labprāt piedalītos manā, kā saka, projektā. Oskar, liels tev paldies, varbūt arī no tevis kaut kādi vēlējumi mums svētkos. Kā saka, turaties visi rokās, un es būšu pie jums vienmēr klāt. Paldies, Oskar! Gaidām korespondents atpakaļ šeit uz skatuves. Spraigas ziņas notiek valstī. Vēl viena ziņa. Rītvakar šeit klubā Godvils šajā zālē, pirmajā stāvā, jūs visi esat aicināti ar savām šīs dienas biļetēm uz šova after party. Būs karaoke, būs very cool people, būs vēl dažādas citas izdarītas. Kulka. Tā kā rīt visi esat laipni aicināti, bet tagad ar aplausiem sagaidām mūsu korespondentus Sandus, Andri un Oskaru. Sanda, lūk, kāds tev bija video. Lūk, tavs izbrauciens baltā blūzē, tas ir dublis. Un tur ir ļoti strādājoši cilvēki. Visi strādājoši cilvēki. Oskar, tev savukārt bija lūk šāds video ar tavu ģimeni uz galda. Un pārējo, un Andri, lūk ir tavs video, uz kuru ar 2 nedēļām tev nepietiks. Tu nepārproti šīs tavs 2 nedēļas. Lūk, 1. nedēļa, tad parādīsies tūdaļ 2. nedēļa, un tad jau visas pārējās, kurās tu atslēgsies. Aplaus vēlreiz mūsu korespondentiem! Paldies, Andri! Šobrīd mums uz skatuves ir nepieciešami 3 drosmīgi skatītāji. Ļoti labs sportiskais gars, uzreiz var just komandu, aplaus komandai. Un ar aplausiem sagaidām arī spiediens sporta komandu. Lūdzu!
Ļoti gatavojušies sportisti gatavojušies, attieksme pareizā, karsts noskaņots, ļoti labi, komanda nāk ar tuvāk. Iepazīšanās, protams, sporta spēlēs sākas ar draudzīgu žestu vimpeļu apmainīšanos. Komandas lūdzu apmainamies vimpeļiem. Lūdzu. Jā, spiediens komanda jūs apsveic ar vimpeli un... Bet vimpelis nav. Vai cik nesportiski ir? Cik nesportiski nesagatavoja vimpeli apmaiņai. Nesportiska rīcība 1-0 spiediens komandas labā. Neko darīt. Kaut kā nesmuki sanāca. Vimpeli. Bet labi. Vēl nekas nav zaudēts. Ķersimies klāt pirmajam uzdevumam. Veiklības stafetei. Komandas lūdzu ieņemiet vietas stūros skatuves. Šajā skatuves stūrī veiklības stafete notiks šādi. Lūk, mums pa vidu atrodas 4 konteineri. 2 ir piepildīti ar krāsainiem kubiem, 2 ir tukši. Uzdevums ļoti vienkārši. Jūs pa vienam, bet rindiņā, viens pēc otru uzreiz skrienat, paņemat vienu kubu, nesat liekat iekšā šajā tukšajā krastē. Kura komanda pirmā iztukšos šo te konteineru pārnesot uz otru, uzvarēs. Tur jau tiek apspriesta stratēģija, ļoti labi, bet drīkst ņemt tikai pa vienam, atgādinu. Visi, nedaudz pa vidu, komandas gatavas, visi dodam starta signālu. 3, 2, 1, aiziet! Kas tā pa krāpšanos? Kas tā? Stop! Pa vienam bija jānes, ko jūs sasējāt visus kopā? Pa vienam bija krāpšanās. Cik nesportiski, ne par krāpšanos 2-0 spiediens komandas labā. Iespējams, tas jums palīdzēs atgūt vadību, pareizi sakot, iegūt vadību, atgūt jūs viņu nevarat. Erudīcijas konkurss, nākat tuvāk, erudīcijas konkurss. Lūk, jums katram ir atbilžu tāfelītes A, B un C. Es uzdošu jautājumu, kurš variants jums šķiet pareizais, to arī paceļat. Sāksim mēs ar skatītāju komandu. Jautājums. Kurā gadā tika dibināta Latvijas futbola federācija? 1926., 27., 28. gadā. A ir 26., 27., 28. Futbola federācija. 1927. Nepareizi, diemžēl nepareizi. Nevienā no šiem gadiem netika dibināta Latvijas futbola federācija. Nepareizi. Tā, mēs pārējām pie spiediens komandas. Jautājums jums iespēja iegūt punktu. Komandai pretinieku tas neizdevās. Ar kādas kategorijas vadītāju apliecību drīkst vadīt transporta līdzekli? Jā, pareizi ar jebkuru apliecību var vadīt transporta līdzekli. 4-0! 4-0! Jā, iespējams izskatās, ka vieglai jautājumi sakrituši spiediens komandai. Es viņiem uzdošu tikpat grūtu jautājumu kā jums. Kurā gadā tika dibināta Latvijas futbola federācija? 1927., 28., 29. Nevienā! Pareizi, nevienā gadā netika. Zināja, redzēt? 5-0! 5-0 spiediens komandas labā. Skatītāji komandai jāsaņemās. Bet fināla uzdevumā ir iespēja izraut vadību. Fināla uzdevums. Lūk, šāds. Priekšā jums ir katrai komandai savs tunelis. Ieņemam atkal starta vietas pie vaļējā gala. Un jūsu uzdevums ir vienam pēc otra izlīst cauri šim te tunelim. Kura komanda to izdara pirmā, tā ir uzvarējusi. Ļoti pareizi. Noņem brilles, tumsā labāk redzēs. Tā. Komandas ir gatavas. Ļoti labi. Komanda gatava?
Skaļš! 3, 2, 1, aiziet! Aiziet! Un Spiediens komandas pirmais pārstāvs ir jau kaut kur kavējās skatītāji komandas. Spiediens komanda jau ir ārā. Nē, pa to galu nedrīkst līst ārā. Atkal krāpšanās. 6-0 Spiediens komandas labā. Lieliska sinhrona teja. Viss ir godīgi, startautiskie tiesneši visu vēro. Apbalvošanas ceremonija sanāk ap tuvāk lūdzu, komandas sanāk ap lūdzu tuvāk apbalvošanas ceremonija un, protams, ar rezultātu 6-0 uzvar skatītāju komanda. Liels paldies jums par piedalīšanos. Olimpiskais Rīga dancis. Tiek noslēgts un par šīm domām katram dalībniekam īsto čipšu grosts maiss no ādažu čipšiem un no mūsu draugiem arī katram sportiska aktivitāte abonements sporta klubā fabrika, veselības fabrika. Tev 1 uz 3, tev 3, ne, katram 1. Lieliski komandas nostartēja. Vēlreiz ir pelnījuši lielus aplausus par dalību. Liels aplausus pelnījuši šodien arī Andris Nevenkalts. Nāc uz skatuves. Paliekat uz skatuves. Paldies, Andri. Andri, no šīs dienas tu tiek atzīts par certificētu spiedēju. Lūk tev certifikāts, kas to apliecina un pašam savs zvaniņš. Liels paldies arī mums šajā sezonā ir jāsaka, un es gribētu grandiozus aplausus veltīt Kozlovskim senioram. Un Ilzai Breidakai, kas mums šajā sezonā palīdzēja ar rekvizītiem un tēku gatavošanu. Milzīgs paldies mūsu draugiem, Aerobium, draugiem.lv, uzvaldskrēku.lv, Radio SVK, Denim Green. Liels paldies ādažu čipšiem, Asiks, ko Baltazarē kokaudzētavai. Liels paldies Spiediens plašajai komandai. Un jums, skatītāji, liels paldies, mēs jums gribam cienāt jūs vēl noslēgumā ar torti. Ar šo torti, kas sastāv no ļoti daudzām daļām, par ko liels paldies Fāzeri. Šis tortas gabaliņš katram tiks pie baneri, kas atrodas pie tālākās sienas. To visu izglīsim. Mēs tiekamies rīt afterpartī balītē un jau jaunajā sezonā. Ar jums liels paldies, ka bijāt šovakar un visu sezonu kopā ar mums.